Jau nākamvasar invalīdiem Liepājas pludmalē būs iespēja peldēties. Šim mērķim Liepājas doma iegādājusies ratiņkrēslu Jobu. Augusta nogalē vairāk cilvēku iepazinās ar jauno ierīci. Ja jau, kā te tika minēts, kad būs speciālisti, kas grūž iekšā un vēl klaukā un tā. Kāpēc ne? Es domāju, ka kaut kādai drošībai jābūt. Viens pats iebrauks iekšā, kas tur sanāks. Vēl šogad peldēšanas ratiņkrēslu iemēģināja, lai pārliecinātos par tā kvalitāti un lai nākamvasar arī cilvēki ar īpašām vajadzībām varētu droši peldēties atklātā jūrā. Viņš ir ļoti ērts, kad apsēžās, viņam ļoti ērti jūtams ir, jo mugurē ir, kur atspiesties, un arī pieķēdē pie krēsla, tā ka stabilitātes sajūta ir ļoti laba. Visā visumā ir ļoti ērti, un kad riepas zaudē zem pamatu, tad var just, ka viņš pats pa sevi peld, un ja otrais cilvēks aizmugurē tur, tad nekāda vaina nav, ļoti stabili turās. Liepājas doma Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros Mana sociāla atbildība iegādājās peldēšanas ratiņkrēslu Jobu, kas paredzēts pieaugušiem cilvēkiem ar kustību traucējumiem un masu līdz 100 kg. Liepāja ir pirmā pilsēta Latvijā un visā Baltijas reģionā, kur tiek realizēts šāda veida projekts. Iespēja peldēt kopā ar īpašu apmācības asistentu pavadoni tiks nodrošināta 2013. gada peldēšanas sezonā. Projekta ietvaros paredzēts pielāgot infrastruktūru pie glābšanas stacijas Liepājā. Ideja principā nāk no mūsu sadarbības partneru Liepājas neredzīgo biedrības, kuri paši, būdami, Māris Ceirovs, kurš pats, peldēdams jūrā un saprastams, ka viņš nevar atrast krastu, saprast, ka tādas, audio bojas, kas top šī projekta rezultātā, ir ļoti būtiski nepieciešama vajadzība. Un principā viņi arī ir tie, kas šo ideju ir virzījuši šeit domē, sadzirdējuši mūsu atbalstu, un tā tas arī ir tapis. Un mēs meklējam finansējuma avotus un Latvijas-Lietuvas sadarbības programmas ietvaros, kas ir pārrobežu sadarbības programma, mums apstiprināja projektu Mana sociālā atbildība, kur īstenošana sākās šā gada 2. aprīlī. Un tā ietvaros ir paredzēta pludmales pielāgošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Un tas ietver vairākas lietas. Piemēram, šīs noliktavas, kas te pagaidām ir, tās nebūs, tās tiks nojauktas, un to vietā tika uzstādītas sanitārie moduļi, kā ģērbtuves un dušas, lai cilvēki ar īpašām vajadzībām varētu tajā iebraukt, ērti pārģērbties, nodušoties un izbaudīt jūru vai pludmales priekšrocības. Tāpat projekta ietvaros šeit jūs varat redzēt to laipu, tā būs arī aizstāta ar īpaši pielāgot laipu cilvēkiem ar kustību traucējumiem, ne ar tik lielām šķirbiņām, biežām, tieši pielāgota tā būs arī. Un vēl projekta ietvaros ir audio bojas, kas jau pieminēja, tad cilvēkiem ar redzes traucējumiem vai neredzīgiem cilvēkiem, lai viņi varētu peldēt jūrā un uz skaņas signālu orientēties, kur ir krasts, kur ir jūra, lai viņi justos droši. Arī peldēšanas ratiņkrēsli tiek iepirkti un tiks apmācīts asistents pavadonis, kas nāk un gadu visu peldēšanas sezonu palīdzēs šiem cilvēkiem izmantot šo te jauno piedāvājumu šai pludmalē. Un vēl kāds jaunums, lai veicinātu pievēršanos aktīvam un veselīgam dzīvesveidam, Liepājas doma ņemot vērā iedzīvotāju un kiteboardistu ieteikumus, raduši iespēju pilsētas dienvidrietumu pludmalē uzstādīt webkameru. Ieslēdzot Liepājas mājaslapu www.liepaja.lv, var ar kameras starpniecību sekot līdzi visam tam, kas notiek dienvidrietumu pludmalē.